Pasnieki cieš no tā, ka lielajā tumšajā somā ir grūti atrast vajadzīgo sūtījumu, tāpēc ļoti ilgs laiks paiet vien sūtījuma atrašanai savā somā, taču gan mums, gan pasniekam būtu labāk, ja šis process norisinātos ātrāk. Neiedomājami bieži pasniekam nākas saskārties ar mājas sargiem suņiem. Tas ir gan kaitinoši un nepatīkami, gan bīstami. 2010. gadā Latvijā no suņu uzbrukumiem ir cietuši 24, bet 2011. 11 pasnieki. Tas ir tikai zināmo gadījumu skaits. Realitātē šis skaitlis ir daudz lielāks. Pasnieka darbs ir ļoti bīstams, jo neatrodas konkrētā vietā, tāpēc rodas lielāka iespēja nonākt dzīvībai un veselībai bīstamā situācijā. Bet neviens nespēs palīdzēt, jo nav garantijas, ka kāds būs blakus, tāpēc pasnieka cerība ir telefons, kurš nevienmēr būs uzlādēts un kuru nevienmēr būs iespējams izmantot. Pasnieka profesija ir ļoti bīstama, šos cilvēkus spēj apdraudēt jebkas. Diemžēl tas nav mīts, tā ir realitāte. Pasnieku ikdiena. Tāpēc mēs esam atraduši risinājumus šīm pasniekiem un sabiedrībai aktuālajām problēmām. Tālāk jums parādīsim pavisam reāls uzlabojums pasnieka somai, kam būtu jākļūst par realitāti. Suņu mierinātāji 2020, sūtījumu izsniedzēju un, protams, ārkārtas pogu. Suņu mierinātājs 2020 paredz dzīvnieka nomierināšanu, nedodot tam nekādu ļaunumu. Kā vēsta prese, zinātnieki ir pierādījuši, ka suņus spēj ietekmēt un nomierināt patīkama, maiga mūzika. Par to ir pārliecinājušies arī daudzi suņu saimnieki. Tāpēc suņu mierinātājs 2020 pamatā ir tieši šis princips. Nospiežot ierīces pogu sāk skanēt nomierinošas skaņas, kuras frekvence ir tuvu ultraskaņas frekvencei, lai pārāk netraucētu apkārtējos cilvēkus. Šī ierīce darbojas ar elektriskās baterijas palīdzību. Sūtījuma izsniedzējs ir ierīce, kas radīta ar mērķi saīsināt laiku, ko pasnieks patērē, lai atrastu nepieciešamo sūtījumu, jo šo procesu apgrūtina lielās somas, kurā bieži vien ir apgrūtināta gaismas iekļūšana, it īpaši, kad ir apmācies laiks vai jāstrādā tumšās kāpņu telpās. Šīs ierīces darbības pamatā ir ar elektrību darbināms pacēlājs, kas darbojas ar neliela uzlādēta akumulātora palīdzību. Šis pacēlājs paceļas uz augšu un izstum sūtījumu pa tām izveidotām sliedēm. Un atkal elektrība. Ārkārtas poga liks justies droši jebkuram pasniekam, jo šis darbs ir bīstams. Pasnieks nekā nav pasargāts ne no cilvēkiem, ne no cilvēku uzbrukumiem. Šo pogu lieto tikai dzīvībai un veselībai bīstamos gadījumos. To nospiežot tik pārraidīts signāls uz glābšanas dienas centrālu, un viņi ar ārkārtas poga raidītāju palīdzību, kas paziņo pasnieka atrašanās vietu, uzzina par nelaimi un izbrauc, lai palīdzētu cietušajam pasniekam. Arī šī ierīce darbojas pateicoties elektrībai, tā ir uzlādējama. Mūsu nākotnes pasniegs brauc ar elektrovelosipēdu, bet tas nav mūsu uzlabojums, tā ir nākotnes realitāte. Arī visos mūsu uzlabojumos izmantot tieši elektrība, vidē draudzīga un progresīva enerģija. Mēs domājam, ka jaunajam darbarīkam ir jābūt papildinātam tieši ar vieglām un gandrīz nepamanāmām ierīcēm, kas ievērojami atvieglo darbu un liek justies drošam. Tāpēc izmantojam tieši ar pogām darbināmas ierīces, jo nākotnes ierīces ir vieglas un gandrīz nepamanāmas. Tur arī slēpjas tehnikas evolūcija. Šie izgudrojumi rada drošības un ērtības sajūtu pasniekam, un darbs kļūst ātrāks, ērtāks, efektīvāks.